Labrīt, labdien, labvakar, kurš nu kurā laikā šo skatās. Šodien es jums pastāstīšu par kļūdām, kuras lielākā daļa sieviešu online vidē atkārto gadiem, veidojot savu personīgo zīmolu un biznesu. Un pat nenojaušu, ka tieši tas bremzē viņu rezultātus, redzamību un naudas plūsmu. Un es to saku ar mīlestību, jo es pati esmu izdarījusi katru no šīm kļūdām, un man tas izmaksāja ļoti dārgi, gan emocionāli, gan finansiāli. Tāpēc šajā epizodē es iedošu tev ne tikai kļūdas, kuras es pieļauju, bet katrai kļūdai uzreiz pretī precīzu sistēmu, ko darīt pareizi. Šī epizode var būtiski aiztaupīt tev 1 līdz 2 gadus un tūkstošiem eiro vilšanās. Tāpēc mēs sākam. Pirmā kļūda – likt savu dzīvi uz paplātes, runāt par visu, ko tu ēd, ko tu dari, kāds tev ir garstāvoklis, un tad cilvēki nevar saprast, kas tu esi, ko tu vari tam cilvēkam iedot. Kāpēc tieši tev sekot? Tevi uztver kā kārtējo influenceri, kas runā par visu, kas nonāk viņas rokās. Un kā to mainīt? Izvēlies 3 līdz 4 maksimums tēmas, par kurām tu gribi būt zināma, ar kurām vēlies asociēties, lai būtu par ekspertu. Tev jākļūst atpazīstamai par kaut ko konkrētu. Nevis tu runā par visu, bet tev ir savas tēmas, savas robežas un savs virziens, ar kuru tu cilvēkiem asociējies. Tas rada uzticamību un tādu prēmiju enerģiju, tādu enerģiju, kurai gribas pievienoties. Aizņemtiem, ambicioziem cilvēkiem, kas ciena savu laiku un enerģiju, viņiem neinteresē, ko tu ēd, kā paiet tava diena, katra stunda tavā dienā. Viņiem interesē vērtība, ko viņi sajūt, ko viņi var paņemt no tava personīgā zīmola, no tava bloga. Viņiem vajadzīga iedvesma, motivācija un pozitīvas emocijas, nevis vienkārši kaut kāda mentāla kožļene, ko pakožļāt kā kaut kādu seriālu. Viņiem neinteresē drāmas, viņiem neinteresē intrigas, un ja tu būsi par visu un dalīsies pilnībā ar visu, kas tavā dzīvē notiek, tu reāli kļūsti par kārtējo influenceri, kurai nav ne uzticamības no auditorijas puses, nav lojalitātes un nav arī naudas. Kļūda numur 2. Emocionāla caurēja, drāma un haoss tavā blogā. Tu dalies ar emocijām tikai tāpēc, ka tu tās izjūti momentā. Taču auditorija no tā negūst absolūti nekādu vērtību. Tavs blogs nav tava terapija. Ir skaidrs, ka tu gribi padalīties ar to, ko tu piedzīvo, tu gribi izstāstīt, padalīties, iespējams saņemt kādu atbalstu, taču tavs blogs nav terapeits. Lai saņemtu atbalstu, lai pārstrādātu savas emocijas un tiešām dabūtu no tā vērtību sev un pēc tam iedotu citiem, ej terapijā, ej pie mentoriem, ej pie kouča. Taču savā blogā tu runā par šīm pieredzēm, dodot cilvēkiem mācības, pastāsti, ko tu esi iemācījusies no šīs situācijas, kādu vērtību tu vari iedot no šīs emocionālā notikuma savai auditorijai. Runā par emocijām tikai tad, kad tu vari pateikt, ko šis stāsts tev ir iemācījis, un tad tevi redzēs kā mentoru, kā līderi, kuram vēlas sekot, no kura vēlas mācīties. Tavs zīmols nav drāmas seriāls, tas ir pavadonis ceļā uz cilvēku labāku dzīvi, labāku viņu versiju, tāpēc lūdzu ievēro šo te noteikumu. 3. kļūda. Tava stratēģija ir plūsma. Tu posto, dari lietas, kad tev gribas, kad tev ir īstās, kaut kādas pareizās labās sajūtas. Taču personīgā zīmola veidošanā un vispār biznesā tas rada neparedzamus ienākumus un beigās arī izdegšanu. Personīgais zīmols kā biznesa modelis nevar balstīties uz tavu garstāvokli un uz tavu plūsmu. Kā to mainīt? Izveido plānu un ritmu. Sākumā tev ir jābūt šim plānam un sistēmai, kas strādā tavā labā un iedod tev laika un izvēles brīvību. Un tad
tu vari būt plūsmā. Tu zini, ko darīt šonedēļ, nākošnedēļ, tu zini, kāpēc un ko tu dari. Tas tev dod drošības sajūtu, iekšējo stabilitāti un pārliecības enerģiju. Vairs nekādas emocionālas plūsmas un lēmumu pieņemšanas totālā steigā, kas nekad, absolūti nekad nevedīs pie tiešām izciliem rezultātiem. 4. kļūda – sekot un dzīties pēc kārtējiem trendiem un savu blogu padarīt par copy-paste no kaut kādiem trendīgiem video vai kaut kādām trendīgām tēmām. Kad tu kopē trendus, tu saplūst ar pelēko masu. Tev neuztur nopietni, ja esi kārtējais, lēkājošais, dziedošais klauns, kas tikai izklaidē cilvēkus, bet neveido dziļu saikni, attiecības un uzticību ar savu auditoriju. Kā to labot? Tev ir jāsaprot savas identitātes kodols. Trendi ir laba lieta, ja tu tos izmanto gudri. Adaptē tos, parādi tajos savas vērtības, parādi savu zīmola toni, kāda tu esi – mierīga, agresīva, varbūt seksapīla. Trendus ir jāizmanto tikai tad, ja tie kalpo tavai identitātei, nevis pretēji. 5. kļūda – emocionāla piesaiste cipariem, un šis ir ļoti svarīgi. Ja tavs garstāvoklis, pašvērtējums svārstās līdz ar skatījumu skaitu, laiku, share skaitu un ar summu tavā bankas kontā, tā ir ļoti bīstama vieta, kur būt. Tavas vērtības sajūta nevar būt atkarīga no cipariem. Tie ir tikai dati. Tas ir tikai skatījumu skaits, un viss tas neko nepasaka par tevi kā par personību, par tavu vērtību, par to, cik laba vai slikta tu esi. Un šī bija viena no lielākajām kļūdām, kuru es pieļāvu savā biznesā, un tas man izmaksāja tiešām ļoti dārgi. Pārējās kļūdas arī ir svarīgas, taču tieši šajā emocionālajā piesaistē, visiem tiem ārējiem apstākļiem, sevis salīdzināšanā ar citiem, mēs iesprūstam vienkārši pārāk ilgi. Tu to nevari atļauties. Pārstāj to darīt. Tava vērtība nav atkarīga no taviem panākumiem vai summas bankas kontā. Tie ir tikai dati, un tieši tā tos ir jāuztver. Pārstāj personalizēt visu, kas notiek tev apkārt, un projicēt uz sevi. Disociē savu personību no jebkādiem ārējiem apstākļiem, pat savām uzvarām un, protams, arī kļūdām. Uztver visu informāciju kā datus, ko nākošreiz tu vari darīt labāk, ko nākošreiz tu vari izdarīt savādāk, lai dabūtu sev vēlamo rezultātu. Un katra kļūda patiesībā ir pieredze, un tieši no viņām, no šīm te nepatīkamajām pieredzēm, iespējams, mēs viņus uztveram kā kļūdas, bet tieši no viņām mēs mācāmies vislabāk. 6. kļūda – tu parādies neregulāri. Tad tu esi redzama, tad tu atkal pazūdi, un arī šajā redzamībā ir kaut kāda nestabilitāte un iespējams plūsma, un tu atkal balsties pēc sajūtām. Un tad, protams, tu brīnies, kāpēc cilvēki nepērk, kāpēc tavs blogs, tavs personīgais zīmols neaug, kāpēc tā tu arī nekļūsti atpazīstama. Un šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tu izveido sev režīmu, savu regularitāti. Tas var būt 3 reizes nedēļā, tas var būt 4 reizes nedēļā, varbūt arī katru dienu. Un tas tev ir jāizlem pašai, adaptējot saviem dzīves ritmiem. Iespējams, tev ir ģimene, bērni, tad pielāgo sava zīmola attīstības procesu savai dzīvei. Nedzenies pēc kaut kādiem citu izveidotajiem standartiem, neskaties, kā ir citiem, viņiem ir absolūti cita dzīve, un tev ir jāskatās tikai uz to, kas ir tev, kāda ir tava ikdiena, un ko tu vari darīt jau tagad, lai dabūtu labāko rezultātu, un iespējams šī te regularitāte tev šobrīd ir 3 reizes nedēļā, bet labāk tā, nekā nekā, kad tu domā, tu prokrastinē, tu mēģini izdarīt perfekti katru dienu, uzliec sev kaut kādu pārāk augstu standartu, kuru tu reāli savā dzīves ritmā šobrīd nevari izpildīt. Tāpēc cieni savu dzīvi, cieni to, kas tev ir apkārt, un izejot no tā, kas tev ir, izveido regulāru savu ritmu priekš sava zīmola izaugsmes. Online biznesa, zīmola būvēšana ir tāds pats darbs kā visi citi. Ja tu strādā
piemēram, ofisa darbā, tu taču tur ej un parādies no 9 līdz 5, tu atnāc, tu izdari darbu, tu esi redzama savam darba devējam, kurš tev maksā naudu. Tavs blogs, online vide ir tieši tāds pats darbs, kur tu parādies, vienkārši nedaudz savādākā veidā. Tev nav nevienam jāatskaitās, bet tu tāpat esi atbildīga par to, lai tu tur esi redzama, lai dabūtu to, ko tu gribi. Redzamību, atpazīstamību, cilvēku uzticību, klientus un, protams, to naudas summu, kuru tu patiesi vēlies. 7. kļūda. Tu neko nepārdod savā saturā. Tu tikai taisi vērtīgu saturu, izklaidējošu saturu, bet cilvēki tā arī īsti nezina, ko tad pie tevis var iegūt. Viņiem nav skaidrs, ko tu dari, ko tu pārdod, nekādi ir tavi piedāvājumi. Un šeit ir vienkārši jāizveido pārdošanas sistēma. Un tas noteikti nav tikai un vienīgi aicinājums uz rīcību tava posta beigās. Noteikti nē. Tas ir par satura sistēmu, par satura stratēģiju. Katrai satura vienībai ir jābūt pārdomātai, nevis vadītai no tavām emocijām, kaut kādas plūsmas un garstāvokļa. Tavam saturam ir jābūt izveidotam stratēģiski, lai katra satura vienība balsta iepriekšējo un ved sekotāju uz nākošo, uz kaut kādu soli, kurā viņš var kaut ko iegādāties, kurā viņš var redzēt, ko tu piedāvā, kā tu dari un kurā viņš var iepazīties ar tevi vēl tuvāk. Tavam profilam ir jābūt izveidotam tā, lai tas strādā tavā labā, kamēr tu guli. Kad katra satura vienība ir kā ceļvedis uz nākošo un uz kādu no taviem produktiem. Tev ir jārunā par to, ko pie tevis var iegūt. Tev ir jāpiedāvā cilvēkiem savus pakalpojumus, un tavai auditorijai noteikti ir jāpierod pie tā, ka tu pārdod. Tai ir jābūt tavai normai. 8. kļūda ir domāt, ka reklāmas atrisinās to, ko tu pati nesaproti un neproti. Ja tev nav skaidras identitātes, ja tev nav skaidra pozicionējuma un sakārtota organiska satura, reklāma tikai pastiprinās jau esošo hausu, neskaidrību un trauksmi. Reklāma nevar būt tev kā glābiņš kaut kādos krīzes posmos, jo ko ļoti daudz cilvēki dara? Viņi cer uz reklāmām, lai izdzīvotu kārtējo mēnesi. Viņiem nav apakšā tiešām uztaisītas, izveidotas sistēmas, kas tiks spēcināta ar šo instrumentu, jo reklāma ir tikai un vienīgi instruments, un viņa var tev kalpot, viņa var tev tiešām ienest ļoti daudz naudas, bet ja tev nav sakārtoti pamati, tu zaudēsi laiku, naudu, enerģiju un izjutīsi ļoti, ļoti lielu vilšanos. Tāpēc vispirms sakārto to, kas strādā jau šodien bez maksas. Tev savs personīgais zīmols ir jāveido pārdomāti, stratēģiski, soli pa solim tas jābūvē. Un jā, tas prasa laiku, un tev ir jāveido spēcīga organiska satura stratēģija, sistēma, kas kalpos tev ilgtermiņā un, protams, kas atbalstīs šo te instrumentu kā reklāmu. Organiskais saturs pats par sevi, ja viņš tiek veidots stratēģiski pareizi, viņš jau tev var ienest un ienesīs daudz naudas un daudz jaunu klientu, arī daudz jaunu sekotāju. Un tad reklāma kļūst tiešām efektīva, tiešām lēta un tiešām jēgpilna. Atceries, reklāma ir tikai un vienīgi papildus instruments, nevis glābiņš, nevis kaut kāds risinājums. Un arī tur, ja tu sāc izmantot reklāmas, ja tu sāc iet šo ceļu, tad arī tas ir ilgtermiņa process un tur nevar būt rezultāti īstermiņā. Ja tu uzsāc laist reklāmas, tad eksperimentē, testē, maini. Šomēnes kaut kas strādā, pēc tam kaut kas nestrādās. Tas ir tieši tāpat kā ar organisko saturu, un tas tieši tāpat prasa laiku, uzmanību, resursu. Un sākumā solo uzņēmējiem, īpaši, kad tev nav resursu gan naudas ziņā, gan arī cilvēku resursu, tev ir daudz vieglāk uzbūvēt lietas un nopelnīt jau daudz naudas tieši ar organisko saturu. Un tad, kad tev parādās resurss, naudas resurss, cilvēku resurss, tu vari nodeleģēt to
atsevišķiem cilvēkiem, kas tev palīdzēs tiešām labi, profesionāli un efektīvi izmantot tieši reklāmas instrumentu. 9. kļūda ir principā ļoti saistīta ar pēdējo. Cilvēki tiešām neizmanto pareizi organisko mārketingu. Viņi nebūvē stratēģijas, viņi nebūvē saturu ilgtermiņā, lai veidotu stabilus ienākumus un piesaistītu jaunus cilvēkus, jo viņi vienkārši nezina. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast konkrētus procesus, konkrētu metodi, kā būvēt savu personīgo zīmolu, kā sevi pozicionēt, kā veidot atbilstoši savam zīmolam un savam pozicionējumam saturu, kā veidot tādu saturu, kas maina cilvēku perspektīvu, nevis tikai izklaidē, kā būvēt attiecības ar cilvēkiem online vidē caur savu saturu, caur to, kā tu parādies, kā būvēt uzticību un darīt to ātri, jo būsim godīgi, tev nav daudz laika, lai būvētu attiecības gadiem. Tev vajag to izdarīt maksimāli ātri, un tas ir iespējams, ja tu zini konkrēti sistēmu, konkrētus soļus, kā to darīt. Tāpēc atrodi mentoru, atrodi apmācības, kurās tu to visu vari uzzināt, iemācīties un pielieto reāli savā dzīvē, un tu redzēsi jau kolosālus rezultātus. Šīs ir 9 kļūdas, kuras šodien bremzē 99% sieviešu online vidē, kuras vēlas veidot savu personīgo zīmolu, kuras vēlas pelnīt tieši online. Un pretī ir šie 9 sistēmas soļi, kas palīdz to mainīt un izveidot tādu zīmolu, tādu redzamību, lai tu tiešām parādies kā līdere, lai tu esi redzama kā autoritāte, lai cilvēki tevi uztver kā pavadoni un mentoru, kuram gribas sekot, kuram gribas pievienoties, no kura gribas pirkt atkal un atkal, kur tev ir stabili ienākumi un pats labākais. Šī sistēma ir atkārtojama, un personīgais zīmols ir vieglākais, ātrākais un gudrākais veids priekš sievietes, kā to izdarīt. Tātad, ja tu esi gatava veidot personīgo zīmolu, kas dod tev patiesu brīvību un naudu, tad High Caliber Brand gaidīšanas liste ir atvērta. Meklē linku aprakstā un piesakies, jo vietu skaits šajās apmācībās, šajā programmā ir limitētas, un šis projekts startē tikai 2 reizes gadā. Tā kā tiekamies nākošajā satura vienībā un High Caliber Brand projektā.